Čia visiem ar jums sasaist. Šodien būs bez vecākam, bez ērgļa. Spēlēšu GTA 5, parādīšu, ko es māku darīt ar lidmašīnu. Nu, lidot kā. Nu, što mēs visi māku. Štā arī lielākā daļa, es domāju, māku. Što mēs arī, es domāju, varēs. Što, es domāju, arī kāds var pārlidot. Īpaši, nu, ko trenējās tur jaudotā. Gan arī, bet īsti vienalga. To arī var izdarīt. Jebkurš, bet pats galvenākais ir tas, es tūlīt parādīšu. Un vēl dažas reizes. Šādi, jā. Tad man vajag lidot uz to pusi, jo es vienu citu lietu gribu parādīt. Kuru es izdarīšu tā. To jūs redzēsiet pēc man trika taisīšanas. Tas būs tāds. Jaudoju pa šajieni. Parādīšu. Nezinu, vai sanāks, jo es sen neesmu to darījis. Bet tos cits triks pataisīt, kā būtu jau patrenējies. Tas saistīts šitiem te ceļu krāniem. Šādi te jāizlido visiem 5. Ot šo te kā es izlidoju. Un tagad, ja jums ir GTA 5, vai nav, bet jūs varat dabūt, vai pat online izdarīt to un uzfilmēt, ielieciet savu kanālā un tad komentāros uzrakstat, kā var savu, nu, kā jūs sauc un tā. Nu, nē, uzrakstāt, ka jūs esat to video uztaisījuši, un tad es paskatīšos. Pēc tā, jo tas ir viens no grūtākajiem trikiem, kas šeit ir, ko es esmu izdomājis. Lidot es māku. Motors izslēdzās. Ja jūs zināt vēl kaut kāds grūtus trikus, varat arī pateikt. Brauk no parkosimies atpakaļ vietā. Šādi arī uzpaldot tā. Sērtāk šādi. Jo te var redzēt spārns tā vai ieies vai nē. Visu apjomu var redzēt. Jā, varat jūs arī uzrakstīt man, nu, kad jūs esat varat uzfilmēt priekš maniem speciālu video, un es mēģināšu to izdarīt. Un te motors sēdās. Nav atardi.
Nu, jūs kā uzdien strūmšana parasti ir. Nu jā, jūs varat tos filmēt paši sev šito te, lai es varētu iziet. Tāds trasti. Kā. Tāds īsti sanāca, jo es vienkārši gribēju parādīt. Paņem šādu te līdmašīnu biju paņēmis. Tad visiem atā!